7 minūtes mēs jau kādu laiku Radios Konto draudzējamies ar doktoriem klauniem, ļoti atbalstām viņu aktivitātes, un šorīt pie mums ciemos ir doktora klauna dibinātāja Marijāna Milovska. Labrīt, Marijāna! Labrīt! Man valsts pārsūtīja ziņu par to, ka doktora klauna organizē tādu sirsnīgu svētdienas rītu branču kopā ar ģimenēm, draugiem un ikvienu, kam rūp bērnu emocionālā labsajūta, un es saprotu, ka tas būs jau šajās brīvdienās. Jau šajā svētdienā īstenībā mums ir 2 branči 11 un 1, un tas mums ir kaut kas pilnīgi jauns, jo es domāju, ka mēs esam citādi veidi labdarības organizācija. Parasti tas izstāsta tā, ka labdarības organizācija dara kaut kādu foršu darbu un gaida, kamēr viņi finansēs. Mēs atkal parasti ejam citu ceļu, un mēs cenšamies atrast visādus veidus, kā mēs paši varētu stabili sevi nodrošināt. Un tad šis brančs ir viena no iespējām, kā mēs arī mēģinam tā kā nostabilizēties un darīt tā, ka mums ienāk naudiņu. Mēs neesam atkarīgi tikai no veiksmes, vai no laika, vai no ieskaitītās algas. Marijāna, kā tas notiks? Tātad brančs, tas nozīmē to, ka es dodos svētdienas rītā uz kurieni? Uz Āgenskalna tirgu. Ļoti un foršo, uz 2. stāvu. Un tur būs 1/4 veltīta tieši mums. Un tad ir 11. 1. daļa un 1. 2. daļa. Kas ir svarīgi, ko mēs centāmies izdarīt, kad cenas ir ģimenēm draudzīgas, kad ir viens pieaugušais nāk, bet tiklīdz tev ir bērni līdz, vairāki bērni līdz, un tā, tad tev kļūst tas viss draudzīgāk un foršāk. Un tu saki cenas, tas nozīmē, ka tātad mēs samaksājam par to branču, un kas notiek ar to naudiņu tālāk? Ar to naudiņu tālāk šoreiz notiek tāda lieta, ka mēs par to naudiņu braucam mācīties. Jo ļoti svarīgi. Doktora klauna darbs, protams, tās ir talants, tā ir improvizācija, bet tā ir profesija. Un tāpat kā doktoriem, mums visu laiku ir jāmācās, lai mēs esam pirmkārt līmenī, nekrītam vien, tas ir pirmais, un otrkārt, lai mēs mācāmies un esam vēl labāki. Kur mācās doktori klauni? Parasti mēs mācāmies Latvijā, un mēs aicinām trenerus, bet vienreiz 3 gados notiek mega pasākums, uz ko mēs šobrīd tā kā arī vācam naudu. Tas ir doktora klaunu medicīnas klaunādas konferences, starptautiskā. Medicīnas klaunādas konferences. Jā. Tā ir medicīnas klaunāda. Jā, un kurā šobrīd jau ir pieteikušies vairāk nekā 400 cilvēki no visas pasaules. Cik interesanti. Un pēc brīdī mēs parunāsim, tad, kas ir jādara, lai tādā brančā varētu piedalīties, bet man ļoti patika tas, ko tu rakstīji kādā ierakstā sociālos tīklos. Tieši to mēs braucam mācīties. Nevis kā labāk jokot, bet kā būt bērnam blakus tā, lai viņš justos drošībā. Mūsu šī rīta viešņa doktora klauna dibinātāja Marijāna Milovska. Radios Konto. Ja ir jautājumi, droši raksti, zvani. Tālruņa numurs 27 228 855. Radios Konto.